Vidai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vidai, Vidai, Lindai, Alisei, visapnici. Nu, čau! Labvakar! Čau, Linda! Čau, Alisa! Kā jūtamies? Kaut ko no emociju apļa. Ātri. Jūs iemācieties emocijas? Ātri. Kā jūtamies? 3, 2, 1. Linda. Aizrauta. Elpa. Aizrauta. Es jūtos satrauktā. Es jūtos satraukta. Riebīga. Dita, kā tu jūties? Es esmu šeit. Un Jūties? tas ir gana Es labi. jūtos normāli. Riktīgi normāli. Es jūtos pacelāta. Pateicoties jums. Paldies, ka ieradāties. Labi, es zinu, kāpēc tu esi satraukusies, Alisa. Tas visticamāk ir tāpēc, ka tev ir tūlīt jāspēlē spēle, un tu negribi atkal zaudēt, jo visu šo sezonu vēsturiskie dati rāda, ka tu nevinnēji pagaidām, bet šodien tu vari revanšēties, un ja tu vinnēsi šodien, tad tu dabūsi dubult punktus. Aiziet! Būs atkal tas prikols, ja uzvar šo pēdējo spēli, tad uzvar visu sezonu. Kāds prikols, Linda, sveika, Tā, besi. sveika Brian Games. Tu kaut ko esi iemācījusies vai nē? Man nepatīk, ka tā ir. Šī ir spēle. Jā, tev var daudz kas nepatikt. Tev kāds prasa, tu spēlē tagad. Jā, es tā ceru, ka man prasīs. Spēlējam. Kas sliktāk? Kas sliktāk? Jā. Sliktāk ir, tu visu dienu gaidi santehniķi, bet viņš neatbrauc tajā dienā. Vai arī netīras lipīgas rokas. Linda. Santehniķis. Kad neatbrauc. Pirmām kārtām, cilvēks kaut ko apsola un lauž savu solījumu. Kāds sakars. Otrām kārtām, es visu dienu sēžu, gaidu un domāju, vai kaut kādas skaņas pie durvīm ir, jo man nav zvaniņa, tāpēc es domāju, tā kā, varbūt viņš klauvē, varbūt nē. Un tad un man arī ir vairākas sapulces, pieņemsim, iedomāsimies situāciju, kur Ka man ir darbs. Ka man ir darbs, kurā ir vairākas sapulces, un tev ir jāgaida tas santehniķis, kad ieradīsies. Un tev katru zvanu ir jādomā, vai man vajadzēs teikt, atvainojos, man tas santehniķis aizbrauc, man jāiet projām uz 5 minūtēm no šīs darba sapulces. Labi, dzirdējām, paldies. Jā. Alisa. Un tad vēl viņš ienāk Jā. ar saviem zābakiem, nenovēl kurpes, iet toaletē, iztaigā tev dzīvokli, un pašās beigās, kad viss darbs ir padarīts, tu parakst papīrs, viņš aiziet projām un tu aiziet apsties to vannas sistēmu, tur ir netīrs. Pretīgi. Tieka kāds pots. Nē, joks. Viņš vienkārši ir netīrums atstājusies sevis. Jā. Ai, pretīgi. Daudz iemeslu. Un tas viss ir tajā dienā, kad viņš beidzot atbrauc. Jā, kad ir jau vairākas reizes uz tevi Kaut kā man izklausās, ka nogulstojis. Lindai tas tā kā viņa tā personīgi to uztver. Gandrīz vai? Jā. Kā Ne, man tas nekas- būtu tikko noticis šodien. Nē, jau man nekas dzīvē nekad tāds nav noticies. Nekad. Nekad. Īpaši šodien. Jā. Un tad, iedomājieties, vēl sliktāk būtu, ja tas cilvēks sūdzētos par to, cik ļoti viņam nepatīk uz tavu konkrēto māju braukt, jo tur nekad pie tās mājas nav kur noparkoties. Izbeidz, Jā, izbeidz. bet es nevarētu iedomāties, ka kāds jebkad tā darītu, bet... ja Ieliksim šeit viņa telefonu numuru. Šim varat nezvanīt. Bet Alisa, lūdzu. Man klausoties Lindu likās tik amizanti un mīlīgi, ka tas ir gandrīz vai romantiski, kā viņa tā kā gaida. Kad viņš vai tas ir viņš, ko es dzirdu kāpņu telpā? Sēžu savās pidžambiksēs un gaidu. Man izklausās šitā situācija diezgan slikta. Lipīgas rokas var nomazgāt. Nē, nevienmēr iedomājies lipīgas rokas Var nomazgāt meža parkā. Tu vasaras dienu, tu apēdi cukurvātu, un tad drusciņi smilšains tev viņas arī kļūst pie reizes. Kur tu nomazgās rokas? Tā ir Ezerā. lipīgas. Ezerā. Ezers Uzšķurās. ir tālu. Pretīgi. Labi. Bet vairs nebūs lepīgi. Tu arī domā, ka sliktāk ir, ka santehniķis neatnāk tajā dienā. Jā, es domāju, ka sliktāk ir, kad neatnāks tas santehniķis un visas tās problēmas, kas saistītas ar plānošanu, gaidīšanu, netīri zābaki, bet viņš varbūt negrib novilkt, jo smirdīgas zeķes, to visu var saprast, bet kas sliktāk, ja? Īstenībā tas man atgādina. Labi, ka nenovalk īstenībā zābaks, jo man vienreiz rūteri nāca mainīt. Cilvēks novilkā paus, un man vajadzētu labāk būt atstājis kājās. Lindai nebūs labi. Dari, ko darīdams ar Lindu, nebūs labi. Nu, es īstenībā šoreiz gribu jums piekrist, jo lipīgas rokas var noslaucīt.
nav. Viņas, Nevienmēr. Viņas var tā rīktīgi noslaucīt bikses, Jā. kā ļoti, ļoti stipri. Bet tas, ka tev ir jāgaida un tiešām visu dienu tu esi tā kā uz pauzes, mēs būsim laika posmā no 10 līdz 6. Kā, Paldies. Paldies, jā, super. Labi, 3-0. Alis, tas nav par labu tev šobrīd, ja rezultāts ir šitik izlīdz. Varbūt ar nākamo jautājumu. Sliktāk ir nedēļa bez brīvdienām vai neglītas apenes kājās? Nedēļa bez brīvdienām. Jā. Bet, ja jums, piemēram, gaidāms seks, jūs zinat, ka vakarā būs, un jums tās apenes, vienkārši viss jums ir veļas diena, un nesmukākās, vienkārši mēnešreiz apenes cauras. Es tieši tev pašu domāju, ar neglītām apenēm ir tik daudz iespēju kaut kam sliktākam vēl notikties. Tu pēkšņi tev aicini, ejam peldēties, un tu tā... Man nav palkstīja, man ir tikai šīs kājās, šīs pretīgās apenes. Ejam uz pirti. Uz pirti, uz to pirti, Jā. ko... Jā. Un vienkārši, neglīts apenes sliktāk nav ko vēl kādu neglīts drēbes. Alis, tā tad nedēļa bez brīvdienām. Jā, es Viens. saku, ka sliktāk nedēļa bez brīvdienām neglīts apenes, lai arī kādu kaunu sagādātu tāds artefakts, kas ir mugurā manam dibenam. Manam dibenam mugurā. Ka nedēļa bez brīvdienām atstāja, vismaz man atstāja baigos robus manā enerģijā. Un tad es tikai sāku strādāt aizvien ātrāk, aizvien vairāk, līdz tam, kad notiek kaut kas reāli slikts vai traucējošs. Un apenes, tā nav nekāda problēma. Vispār jūs ikdienā sakat vārdu apenes? Es tikko saprotu, Es nerunāju par to. Ikdienā. Es tik daudz reizes pateicu apenes. Mēs visi pateicām, es domāju, apenes. Cilvēki saka apenes visu laiku. Kā tad vēl var pateikt? Apakšbiksītes. Apakšbikstītes. Vakardien mums bija ciemiņu, un mēs runājām par tādu mēles mežģī apiņu papiņa apenes. Apiņu papiņš. Apiņu papiņa apenes. Jā. Tad jau tu domā ikdienā par Kačā. Alisē. Es neuzvarēšu to spēli. Nē, šobrīd ir 1-1. Es balsoju par to, ka sliktāk ir neglītas apenes nekā darba nedēļa. Tāpēc šobrīd tu esi vadībā kā alternatīva viedokļa paudēja. Apsveicu, Yes. Alis, tev pagaidām 16 punkti. Pēdējais, kas sliktāk? Tu nezini, kas ir emociju aplis? Vai arī tev saka, nomierinies? Alis, štai izšķirošā spēle. Nezināt, emocija apli ir sliktāk, jo tas nozīmē, ka cilvēks neklausās šo podkāstu. Un šis podkāsts ir bijis vienīgais veids, kā uzzināt par emociju apli. Neviens nekad cits dzīvē viņu nav reklamējis un popularizējis. Tāpēc, un ja tu neklausies šo podkāstu, ko tu vispār dzīvē dari? Jā. Ko tu vispār dari? Te ir tikai viena pareiza Nomierinies. atbilde. Es iešu alternatīvajā virzienā. Es saku, sliktāk ir, ja kāds saka, nomierinies vai neraudi. Ko tas vispār nozīmē? Ko grib mums pateikt? Es piekrītu. Nē, es vienkārši neelpo. Izgaisti lūdzu. Es piekrītu Alisei, līdz ar to mēs ar Alisu atkal izvirzāmies vadībā, un tā kā viņa iepriekšējā rangā saņēma 16 punktus, viņai tagad 32, Lindai 2, man 15. Apsveicu Alisi ar uzvaru. apčakarēt. Tu zini, kas ir emocija aplis, tāpēc tu jau esi vinnējusi. Man tā Linda. patīk uzvarēt. Un šis Neizskatās. Šis jocīgā veidā sāp. Bet labi, Bet Linda zina, kas ir emocija aplis. Jā. Viņa var pastāstīt, kā viņa jūtas par šo. Šis sāp. Pievilta, Pievilta. pretīga, kauns, riebums, dusmas, nicināt. Kā es varēju tā zaudēt šajā spēlē? Bet vispārībā runājot par emociju apli, es tieši šodien uz viņu skatījos un domāju, ka tieši zem bailēm vai dusmām es tagad vairs neatceros, kur ļoti daudz emocijas saspies. Un tad tur, kur bija tās pozitīvās pēdiņās, tur bija mazāk. Bet tur vienā ir ļoti, ļoti plašs vārdu krājums un bija ļoti labi to izlasīt. Jā, eskimosiem ir 50 plus vārdi sniegam, latviešiem ir 50 plus vārdi dusmām. Upspesi. Jā, kaut kas neapmierina.
Katram savs? Runājot par dusmām, ir kāds bijis dusmīgs vai varbūt bēdīgs, vai kāds, kuram mēs varam palīdzēt atrisināt kādu problēmu, kas ir atsūtīta. Starp citu, pirms mēs runājam par problēmu, ja man ir ātri jāpasaka, ja šis ir raidījums, kas pauž mūsu personīgo viedokli, tas ir domāts kā izklaidējošs saturs, varbūt arī mazliet izglītojošs. Lūdzu, esiet vērīgi, kad klausāties. Šis ir mūsu viedoklis, tas ir mūsu viedoklis. Ejiet uz terapiju. Šī nav terapija. Tas var palīdzēt. Ejiet uz terapiju. Arī iepriekš paustais viss bija mūsu personīgais viedoklis. Tā domā Linda, tāpēc, ka viņi zaudēja iepriekšējā spēlē, bet īsumā iepriekšējais bija Alises tīra uzvara. Klausītāji, jā, mums ir iesūtījuši problēmiņas, kuru es vienu sākšu un nolasīšu. Jau 5 gadus, kā izšķīros no bijušā vīra, attiecībās bija fiziska un emocionālā vardarbība. Tagad dzīvē viss ir superforši, bet gandrīz katru nakti murgoju par bijušām attiecībām. Dzeru zāles pret trauksmi, bet pret murgiem nepalīdz. Ko iesākt? Paraksts guļoša lapsa. Guļošā lapsa. Pirmkārt, apsveicam tevi, ka tu esi tikus ārā no vardarbīgām attiecībām. Tu esi pati labākā, tu esi piemērs mums visiem. Tu esi super. Jā. Tas bija grūtākais, un tu to izdarīji. Tu esi tikus ārā. Jā, un tā tikšana prom no vardarbīgām attiecībām vispār nav viegla, un jau 5 gadus, superīgi, vienkārši super. Un domājot par to, ka varbūt vēl kaut kur šobrīd pasaulē ir tādi cilvēki, kuri ir vardarbīgās attiecībās, un vispirms jau mēģinu izsvērt, vai es esmu vai neesmu tādās, un ko man ar to darīt, kas nav ok, kas ir ok, kā tikt ārā var būt. Tad vienmēr ir forši, ka ir kaut kāds piemērs, uz ko var paskatīties, un man liekas, guļošā lapsa, tas, kad vispār atrakstīja mums, pastāstīja, un arī paceļ to jautājumu par to, kā dzīvot pēc tam. Tātad tu raksti, ka tu esi jau saņēmis kaut kādus medikamentus trauksmē, tas ir super forši. Tie vienmēr palīdz, un medikamenti tipiski viņi ir domāti tā kā tāds īslaicīgais risinājums, lai palīdzētu tev vienkārši izdzīvot cauri tam posmam, bet noteikti ir jāsāk domāt par kaut ko vairāk. Par terapiju, skatīties, kā šos, jo tie sapņi, kāpēc viņi tādi ir tie murgi. Tagad, kad tu esi tikus prom no tām attiecībām, bišķiņ tā kā atveseļojusies jau no tā visa, tad dažādas emocijas un pārdzīvojumi, kas tika apspiesti to vardarbīgo attiecību laikā, tas tagad zemapziņā sāk drusciņ tā kā risināties un nākt ārā, peldēt uz augšu tavā apziņā, un tu sāc lēnām to atkal piedzīvot un just daudzas lietas, kurām nebija laika toreiz. Tā kā tas viss ir tāds dabisks process, tas ir normāli, bet arī ļoti grūti, un tāpēc arī tu mums raksti. Runājot par sapņiem, jā, tas, kas man jāpasaka. Jā, ko darīt ar tiem murgiem tagad? Ar tiem murgiem. Viena lieta ir, kad tiešām var turēt blakus gultai dienas grāmatu un rakstāmo un uztvert, ka tas ir tāds tā kā vingrinājums, kā tu no sevis to pretīgumu dabū ārā pierakstot. No rīta, tad, kad tu pamosties no tiem murgiem, lai arī cik pretīgi tas būtu, tu paņem to izraksti ārā uz lapas, un tad tīri zemapziņai savai tu ar to paziņo, ka tie ir mani murgi, tas ir rekur kladītē, es to varu aizvērt un nolikt maliņā, tas ir kaut kas, kas ir manā kontrolē un ierobežots kaut kādā mazā tādā rāmītī. Bet, ja tu, teiksim, gribi spērt soli tālāk un mēģināt analizēt, kāpēc tieši šie murgi, kāpēc tas saturs tāds, kāds tas tur ir, tad viena lieta, kam var sekot, var skatīties tās, kā tu jūties tajos sapņos, kā tu jūties tajos murgos, konkrēti kādas emocijas, kādi scenāriji, kāda ir tā tava sajūta, kad tu pamosties no tā sapņa un analizēt to sajūtu, strādāt ar to sajūtu, kā tu jūties un ko tev tā emocija grib pateikt, jo emocijas īstenībā ir vēstneši, viņas nāk, lai mums iedotu svarīgu informāciju par to, kā mums jārīkojas. Un tu esi izdarījis ļoti lielu darbu, aizejot no tām prom, no tām vardarbīgajām attiecībām. Bet tās ir tādas sāpīgas pieredzes, no kurām paliek sekas. Un tad tagad tas, kāpēc tu mums raksti, tas ir tas, ka tu tagad ķersies lēnām pie tās risināšanas, sarisināt visu to, ko tu piedzīvoji toreiz. Tagad, kad tu esi ārā, tu esi mierīgā vidē, tikus prom no tā, tagad ar skatu no malas tu vari kaut ko no tā atšķetināt, sakārtot, atbildēt.
Tāda rakstīšanas praksa vispār diezgan, man liekas, tāda atbrīvojoša. Vai tā ir kaut kur zinātnē balstīta? Jo visi terapeiti bieži saka, raksti dienas grāmatu, un tu sākumā tu tā, kā es tāds muļķis, mīļā dienas grāmatu, šodien bija tā. Vai arī tu no rīta pamosties, man bija trausmīgs murgs, un tagad man sapnīts slikts. Bet īstenībā tas tiešām palīdz, cik muļķīgi varbūt tu sākumā jūties rakstot kaut kāds vārds, cik tas ļoti pēc tam atbrīvo. Jā, var likties nedabiski, ja tā nav tāda tipiska lieta, ko tu dari. Un, daudzi cilvēki negrib rakstīt dienas grāmatu, bet tas palīdz. Tas tiešām palīdz. Un kaut kā jocīgi liekas, tā kā dzīvot ir grūti, ikdiena ir grūti, ir visādi stresi. Bet cilvēki vēl izdomā pateikt, ka rakstīt dienas grāmatu arī ir grūti. Bet rakstīt dienas grāmatu ir grūti. es nezinu, es neesmu nekad varējis saņemties. Es uzrakstu pāris dienas, jo es gribēju rakstīt ar roku. Un tas man izbesīja ātri, vismaz tagad es nav tos pierakstu lietas, un tas strādā. Tad tā var būt, ka tiksim, atrod savu ērtāko pierakstīšanas veidu. Arī datora rakstā darētu pie gultas vienkārši ātri. Jā, vai datorā drīkst rakstīt? Drīkst rakstīt arī datorā. Arī no tā, ja tu raksti datorā vai telefonu piezīmīties, no tā arī var būt ievērojams jūtams labums. Ir lielāks labums, ja raksta ar roku uz papīra. Kāpēc? Tāpēc, ka kustinot to pirkstu muskulatūru, tas ir tāds papildus treniņš smadzenēm un arī zemapziņai. Un tā visa rokraksta lieta. Tas ir tāds ļoti personalizēts treniņš. Un turklāt, rakstot ar roku, cilvēks ir spiests, tā kā, laikam ejot, palēnināt savas domas. Jo mēs esam pieraduši, ka man besīja rakstīt ar roku, jūs nespēja tik ātri uzrakstīt. Jā, jo 21. gadsimts. Jā. Bet ko tu par to darīsi? Okay. Un tad, ja tu sāc rakstīt ar roku, tad tas palēnina. Tu vari noķert savas domas, līdzīgi kā treniņā, kādreiz jānoķer elpa. Šis ļoti interesanti. Tāpat arī tad tu vari noķert savas domas, ja tu sāc ar roku trenēties rakstīt. Un es varu saprast tos, kuriem ir grūti rakstīt ar roku, bet, pirmkārt jau, tā kā, tu vari rakstīt arī digitāli. Arī no tā būs labums. Galvenais ir, ka tu vispār kaut ko raksti kaut kur. Un otrām kārtām, ja tu, piemēram, raksti ar roku, tas būs vēl labāk. Un vēl viens aspekts, ka var rakstīt arī ļoti maz. Tu drīksti rakstīt kaut vai vienu teikumu dienā. Pietiek. Tas nav interesanti. Tad nav interesanti, jā. Tad, ja es saprotu. Bet, Linda, tu māki? Es māku rakstīt. Jā. Viens teikums dienā, tas ir arī jau liels sasniegums. Man liekas, vēl viens pluss rakstīšanai ar roku ir tas, ka tev ir mirklis bez ekrāna. Un ir tik daudz mirkļu ar ekrāniem visu dienu. Tev ir sapulces, atnāk santehniķis, tu pats sēdi ekrānā. Provizoriskajā scenārijā tas īstenībā nenotika. Tur, nezinu, tā aizēju uz toaleti, sēdi ekrānā, ej pa ceļam, sēdi ekrānā, un tas ir brīdis, kurā tu piespiedzi sevi pasēdēt vienkārši pie lapas. Man ir par tiem sapņiem iedomājos, ka tas ir nevis sapņu tulks, bet emociju tulks. Tu nodarbojies ar emociju tulkošanu. Jā, un agrākos laikos cilvēki lietoja tos sapņu tulkus, kur simboli tiek ļoti tā kā konkrēti skaidroti. Ja tu redzi tādu un tādu lietu, tas nozīmē ABC ļoti konkrēti, jau atrunāts viss. Bet tā mūsdienu tehnoloģija ir tāda, ka tam pieiet daudz personalizētāk, radošāk, un pirmkārt tikai tev pašam, kurš to ir sapņojis, ir tiesības, brīvība, viss tav iekšējā vārdnīca, lai analizētu un interpretētu, ko tev tas nozīmēja. Un, es ieteiktu, izņemot, ja tev tas ļoti kaut kā palīdz izvairīties no tādiem konkrētiem sapņu tulkiem, tas ir drusciņi jau tāds novecojis. Ir modernāki, labāki veidi un konkrēti atkal lietot sapņus un tās emocijas kā iemeslu ieskatīties sevī, introspekcijai, ko man tas nozīmē, kādas man ir asociācijas ar šito, ko es no tā varu secināt, ko man sapnis grib tā kā apstiprināt, ko es jau it kā nojaušu. Tādas lietiņas, bet jā, tiešām fokusēties uz to, var mierīgi uz to emociju, kā tu jūties. Jā. Baigi skaisti. Paldies, Alise. Paldies, guļošā lapsa. Tātad terapija, blociņš,
skatīšanās emocijās. Vēlreiz, tu esi pati labākā, ka tu tiki ārā no vardarbīgām attiecībām. Tu esi liels malacis. Mēs tev jau balvu. Un lūk balvu. Tev žetons. Un paldies tev, ka tu atsūtīji mums šo jautājumu un uzticēji mums šo. Ceru, ka mēs tev kaut kā palīdzējām vai iedvesmojām. Jā. Lai noder. Atsūti pēc tam, kādi tev labi sapņi bijuši, varbūt ir bijis kaut kas tāds jauks. Un nepadodies, paliks tikai labāk. Ui, jā. Grūtākais aiz muguras. Labāk. Tas sliktākais aiz muguras jau. Tad es turpinu tālāk. Kurā mirklī es saprotu, ka tā ir mīlestība vai vienkārši unhealthy attachment? Es par viņu domāju dienu nakti, uztraucos nepārtraukti, bet problēma tāda, ka otram cilvēkam nekad nebūs labi. Tāda viņa mentalitāte, kas nozīmē, ka es nevaru justies pilnīgi. Uztraukties par sevi nevaru, jo uztraucos tikai par viņu. Un lielākā bēda no otra cilvēka tāda, ka nevaru apstiprināt, vai viņu mīlu, jo neesmu nekad par nevienu tā uztraukusies, bet nejūtu nekādu emocionālo pacelātību vai piepildījumu no viņa. Varu palīdzēt otram cilvēkam nepārtraukti, nevaru viņu pamest, bet ja nepametu, pārmetums par to, ka nevaru atzīt tādus pašus jūtas, ja pametu, tad nevaru funkcionēt viens bez otra. Nekādi pēdiņās piedod vairs nepalīdz, bezizēja. Es lēnām pazaudēju sevi, jo rūp tikai otrs cilvēks, nevis es. Paraksts aiz kalna. Tad es atgādināšu, ka sākumā tas jautājums ir, jā, vai tā ir mīlestība vai kādi neveselīgi Piesaistas stili. Jā. Šis izklausās, es uzreiz braukšu iekšā, jā, šis izklausās ļoti, ļoti neveselīgi un ir viens veids, protams, tu vari palikt tajās attiecībās un pārvērst to fokusu atpakaļ uz sevi un risināt savas lietas, paliekot tajās attiecībās, bet, tas ir viens variants, nebūs viegli. Otrs variants ir, piemēram, ja kaut kādu iemeslu dēļ tās attiecības izbeidzas, tad tikt sākumā ar sevi kārtīgā skaidrībā un noskaidrot, priekš kam tu vispār gribi attiecības, kādu cilvēku tu gribi sev blakus, kādu tu gribi redzēt sevi attiecībās. Vai tev patīk tas, kā tu sevi šobrīd tur redzi? Mīlestība vai neveselīgs piesaistes stils? Piesaistes stili ir tāds drošais piesaistes stils un ir vairāk tādi nedrošie. Un tie nedrošie ir saistīti ar mūsu tādām pagātnes bērnības traumām, kad cilvēkiem ir dažādi kompleksi, un tad tie realizējas attiecībās un traucē attiecībām un traucē abu cilvēku laimei. Lai uzzinātu vairāk par piesaistes stiliem, ko es arī rekomendēju un iesaku, līdzīgi kā emocijas un emociju aplis, arī piesaistes stili ir viena no tādām pamattēmām, ko būtu ļoti labi cilvēkiem vispār zināt. Jauna lieta, ko izprintēt. Kaut jāstrādā, tikko iemācījos emocijas, piesaistes stili. Nākamais chapters manā grāmatā. Ļoti īsi pastāstīšu apmēram, kas tas ir, bet ir vērts noklausīties cilvēku jaudas podkāsta sarunu ar Diānu Zandi par piesaistes stiliem. Diāna Zande, shoutouts, best. Cilvēki jauda vispār. Ugunskola. Laura. Šautās. Un tur būs vairāk informācijas par to, kas tas ir un kāpēc tas ir jāatpazīst sevi un citos un kā ar to strādāt. Bet īsumā tas ir tas ir par to, kādi cilvēki piesaistās attiecībās. Kādi cilvēki pievelkas viens pie otra un tipiski neveselīgajos, nedrošajos tajos gadījumos piesaistās cilvēki. Un tas ir viss, es saku, jau no bērnības. Tur viss tās sēkliņas ir iesētas, un tad par to vairāk tur jūs varat paklausīties tajā podkāstā ar Diānu. Bet, ka piesaistās nedrošajā gadījumā tādi divi cilvēki attiecībās, kur viens vairāk grib brīvību, savpatību un distanci, un otrs vairāk grib apliecinājumu, drošību un nemitīgu klātbūtni. Un viens visu laiku vairāk grib bēgt, un otrs visu laiku vairāk grib apstiprinājumu, ka tu šeit esi. Bet tas ir, vienās attiecībās ir tā, ka vienmēr būs
piemēram, Linda būs tā, kas bēg, un es esmu tā, kas viņu tā kā grib piesaistīt, vai tomēr tās lomas kaut kā mainās, vai tas ir tā kā es esmu tāds cilvēks. Ka tas ir konkrēts viens veids? Vai... Jā, tas ir, tātad, ja es galīgi nejaucu, man liekas, ka tiem nedrošajiem ir 3 veidi. Jā, trauksmainā. Tas ir tas angliski, kas saka avoidant? Trauksmainā, izvairīgā, avoidant. Un tad ir tāda dezorganizētā, jeb haotiskā, kur ir tie abi stili ir miksēti, bet tas ir vairāk tādos gadījumos, ka tam cilvēkam ir ļoti daudz grūtas bērnības pieredzes bijušas. Tā kā sliktākajos gadījumos ir dezorganizētā piesaisti, kad tad grib tuvāk, tad tālāk nevar paredzēt kā, un cilvēks pats jūtas apjucis un vispār nesaprot, kas notiek. Bet jā, tie 2 parastākie, visbiežākie pēdiņās neveselīgie, jeb nedrošie stili, veidi ir izvairīgais un trauksmainais tie 2. Un tad viņi atrod viens otru. Un viņi atrod viens otru un atsūt mums šito jautājumu. Jā. Vai šitā ir mīlestība? Šī noteikti nav mīlestība. Šī ir reakcija uz pagātnes traumām. Gan tev, gan tavam partnerim. Un šito ir vērts pētīt tālāk, izzināt vairāk, jo tas ceļš ārā un uz priekšu ir gan tev, gan tavam partnerim. Tas viss ir risināms, uzzini par šito vairāk. Tā ir ļoti plaša, dziļa tēma. Var arī iet pie kāda profesionāļa, pie speciālista, kas tev palīdzēs ar tikt šitam cauri un drusciņi parādīs gaismiņu tajā ceļā. Tu pieminēji 2 tādas lietas, kas man ļoti sāpīgi izklausījās. Pirmkārt, tas, ka tu nevari justies pilnīgi, un es to varu saprast. Protams, ka tu nejūties pilnīgi, ka tu esi šādās attiecībās, par kādām mēs dzirdējām jautājumā, bet tā nav jābūt. Tā nav jābūt, vai ne? Tas ir 2 tie puzles gabaliņi satiekas, kur vienam ir ķepiņi un otram ir caurumiņš, un viņi salīp kopā un viss. Es liekas, esmu redzējis tādu video. Ir viens tāds ritīgi foršs video, kur bija tādiem klucīšiem. Tu pateici šo te salipšanu kopā, un man bija tā... Es māks, esmu to redzējis. Tas ir tie puzles gabaliņi, kā ķepiņas, kas tieši cimdiņš ar rociņu sadara. Bet sadara kāpēc? Tāpēc, ka ir perfekti spoguļojās tās traumas, un tad viņi tā kā magnētiņi, plusiņš un mīnusiņš sasaistās. Bet tad es aizēju, piemēram, pie terapeita. Es gribētu iet pie terapeita aiz kalnu vietā, ja man būtu, izklausās ļoti grūti tiešām tas, ko mums raksta. Jo visu laiku gan šaubas, gan arī tas uztraukums. Es varu saprast, ka par partneri var uztraukties, bet ka tev visu laiku, dienu un nakti, man liekas, ka tu pats jau vairs grūti ir tikt no tā vaļā. Var rakstīt 1 grāmatu. Bet ar to droši vien, ka tas būtu labs solis, bet noteikti noderētu kaut kas, kad... Jā, es jau pazaudēju, bet tas atnāks. Un tad vēl aiz kalna rakstīja pazaudēju sevi. Un par to sevis pazaudēšanu arī tā ir tāda bīstama lieta attiecībās, un lai tu nepazaudētu sevi, tev ir jāatrod sevi no sākuma, un tev ir jāsaprot, kas tu esi un kāpēc tu šādi reaģē, kāpēc tu pieķeries tam cilvēkam, kāpēc tev ir tik grūti fokusēties uz sevi, tev gribas to otru cilvēku nepārtraukti glābt un palīdzēt tam otram. Pazaudēt sevi nevajag. Tas, ka tu pazaudē sevi, priekš manis, tā ir tāda zīme, ka šitā nav mīlestība, ka tas ir neveselīgi. Un vēlreiz atkārtošu to, ka jā, tā situācija ir grūta, nepatīkama, bet viņa ir risināma. Nepadodies, šitās nav stāsta beigas, šis ir tikai sākums. Bet ļoti pieskati sevi, un tu arī esi uzmanības vērts, un tas īstenībā nav godīgi, ja tu tikai to otru mēģini glābt, tad pierādi, ka tu arī sev vari palīdzēt. Un paldies, ka tu atsūtīji to jautājumu. Jā, dažreiz jau jāatcerās, vai bēgot no manis, vai tu tuvojies sev. Aiz kalna šī noklausies lūdzu šo dziesmu, par ko Linda pieminēja. Mēs nedrīkstam viņu dziedāt, tāpēc, ka mums nav naudas, lai sektu autortiesības. Viņa bēg no viņa. Bet tiešām tā arī sanāk. Andris jau pirms laika jau bija pateicis to. Jā, viņa bēg no viņa. Un tad tas jautājums, vai tu tojies? Jā, un izklausās, ka viņa netojas. Jā, un tā ir problēma. Tā ir problēma. Lai tu esi tāda šodien un te. Jā. Tas, ko tu redzi, tā ir tava pasaule. Jā. Un tā tiešām ir. Un tāpēc ir jāskatās uz labākām lietām dzīvē, jo, jā, kā arī Dita jau teica, tas, ko tu redzi, tā ir tava pasaule. Es to teicu, jā. Jā. Es minētu, ka tajās attiecībās, par kurām raksta aiz kalna, ir tā, ka tu aiz kalna, tu esi tas cilvēks, kurš grib iesaistīties,
izrādīt entuziasmu, kā to sauc, kad nevis inerce, bet iniciatīva. Paldies. Tu gribi izrādīt iniciatīvu. Tu gribi būt tas, kurš tā kā bīda to visu uz priekšu, palīdz otram, un līdz ar to palīdzot sev. Un vai gadījumā mans minējums nav pareizs, ka tas otrs cilvēks vairāk grib aizvērt durvis un lai tu liec viņu mierā un nerunāt par to un nerisināt. Un ja tas tā ir, tad tur pavisam noteikti ir runa par piesaistes stiliem, piesaistes veidiem, un to, kādus bērnība jūs abus izveidoja, un ir vērts katram par sevi rūpēties, ieskatīties sevi, introspekcija ar profesionālu, vispār tas būs easy peasy, lemon squeezy, būs ļoti viegli, forši, tu būs laimīgs cilvēks pēc tā procesa beigām, un ir vērts risināt. Šitā nav mīlestība, mīlestība ir kaut kas daudz vairāk un foršāks un labāks, un tu jutīsies stipra, labi, vesela, pietiekama, laba. Mierīgi. Citreiz. Jā. Tu vari uztraukties, bet ne dienu un nakti. Tieši tā. Es tieši par to domāju, tā kā, ja ir jāuzdod savu jautājums, vai šī ir mīlestība, un kādam citam, tā kā, ja tu jūties nedroši, un tad tu nesaproti, un tas cilvēks tev liek justies apjukušai un nevērtīgai, uzreiz atbild, tā nav mīlestība, beidz. Es jau vienā mūsu, tiešām šī podkāsta ietvaros, nevis vienā no visiem 50, es jau teicu, tā kā, ja tu nevienmēr tie tauriņi vēderā ir laba lieta, tā ir trauksme, tavi instinkti, tavi senči tev saka, vācies projām, tas cilvēks tev nav labs. Tas ir normāli, ka tu uzdod šo jautājumu, un tu tā šaubies, vai tā ir vai nav. Mēs visi cilvēki kaut kādā brīdī meklējam, mēs gribam to mīlestību. Protams, ka, un tev ir tas cilvēks blakus, tu gribi, lai ar šo cilvēku tā būtu tā mīlestība. Bet vienlaikus arī paskaties tiešām, ja tu vairāk ciet nekā saņem, un ja tu vairāk dod nekā tu pretī vispār tev aiz tās aizvērtās durvis, varbūt, ka tiešām tā tomēr nav mīlestība. Es Kalnu, tu esi ļoti drosmīgi, ka tu atsūtīji mums šo jautājumu. Es domāju, ka tu neesi viena pati. Noteikti ir vēl mums, gan mūsu klausītāji, gan vispār pasaulē cilvēki, kas tāpat kā tu šaubās un domā, vai tā ir vai nav. Tad mūsu ieteikums tev ir iet terapijā, ja tev ir iespēja. Ja tev nav vēl iespēja, noklausies Diānas Zandes sarunu Cilvēku jaudas podkāstā. Varbūt tas tev kaut kā iedvesmos arī kaut kā jaunus skatījums, raksta dienas grāmatu. Un, lūdzu, noklausies Andrikeviča dziesmu. Tu esi pasauli tāda. Linda, tu esi melomanieks. Tev vajadzētu zināt šo dziesmu. Es aizmirstu to dziesmu. Cik viegli. Pirmo reizi, nē. Es aizmirstu kādu. Bēgot no sevis, vai tu tuvojies sev, neitrāli kāds pajautā tev? Es nedziedāju. Tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēki jautā, vai šī ir mīlestība. Arī labās veselīgās attiecībās tā kā vienmēr to var jautāt un ļoti labs tests. Un cik dziesmās tas nav pajautāts, vai šī ir is this love? Is this love? Is this love? Vai šī ir mīlestība? Vai bēgot no manis tu tuvojies? Vai tas, ko es jūtu, ir mīla, vai kas tas ir, vai tas ir otrs mūsu podcasts, Linda? Paldies tev aiz kalna, vai tā ir? Jā, paldies par jautājumu. Tev izdosies. Ja tu esi mums atsūtījis šo jautājumu, tas noteikti jau ir pirmais solis ceļā pie sevis. Turpinam tad tālāk. Ir normāli, ka viss apnicis? Ja viss apnicis.lv, tad jā. Labi. Bet ja nopietni, tā. Ir normāli, ka viss apnicis. Tā, ka ļoti. Bet ne tā, ka super depresīvi vai suicidāli. Bet ja kādā brīdī meteorīts triektos zemē virsū, es varbūt justos nedaudz atvieglota. Darbs, skola, partneris radi, kur reāli, lai ņem prieku ikdienai. Mums vispār ir jābūt priecīgiem lielāko daļu savas dzīves. Paraksts, am I crazy? Jā, mums ir jābūt priecīgiem. Am I crazy? Yeah, you Visu are. laiku? You are so crazy. Tev nedrīkst būt nekas apnicis. Ne partneris, ne draugi, ne darbs, ne gada beigas. Tev jābūt normāli. Nav jābūt visu laiku, bet ir jājūt dzīvē, manuprāt, prieks. Nē, Linda, tā var justies. Nē, tā var justies, bet jautājums bija, vai ir normāli, un es vienkārši reiz sāku klupt virsū un teikt, ka vajag priecāties. Viss ir normāli. Es ļoti atvainojos, ka es uzkluptu tam priekam virsū, bet vienkārši teikt, kur reāli, lai ņem prieku ikdienai?
Jā, kur ņemt prieku? Nu, tas ir vispār, normāli. Mums vispār jābūt priecīgiem lielāko savu dzīves daļu. Nu, Alise, ja tu tagad atbildēsi, tu saproti, ka šī atbilde būs arī atbildība par to, kura no mums ar Lindu šajā spēlē vinnēs. Viņa vai es, un tas arī noteiks, kura būs draudzene tālāk. Es tagad pārdomāju savu atbildi. Tagad pārdomāju, jā, es nezinu, Var kā 50 uz 50. Nevar 50 uz 50. Nu, nevar. Labi. Pašas to labi zināt. 3 jautājumi kopā tur. Jā, arī, laižam. vai viss ir vai normāli, Neatceros nevienu. vai normāli, ka viss apnicis, kur lai dabūnu prieku, vai vajag lielāko dzīves daļu priecāties? Tas, ka viss ir apnicis, tas ir normāli. It īpaši sievietēm reiz mēnesī. Vai 2 reizes? Vai... Ir tieši sievietēm. Nē, arī vīriešiem. Nu, visiem, protams, ka var viss apnikt, tā var būt. Tas ir normāli. Jautājums, cik ilgstoši un cik spēcīgi. Labi, tātad tas ir normāli, ka viss drīkst vispār apnikt. Jā, drīkst, un tu drīkst par to runāt, tu drīkst par to sūdzēties. Ja negribi apgrūtināt savus cilvēkus ar to, ej terapijā, sūdzies tur. Ventilējies. Tad otrais jautājums bija... Kur lai rod prieku? Kur lai rod prieku? Tu paņem savu kladītu un pildspalviņu, un tu uzraksti tādu virsrakstu. Kad es esmu jutusies visdzīvākā, visvairāk dzīva. Un tad tu parakņājies atmiņā tā kā, nu tad, kad es fočēju ar 35 mm filmiņus, jutos dzīvi, tad, kad es peldējos ezerā, es jutos dzīvi, tad, kad es dejoju. Un tu uzraksti tādu sarakstu ar lietām, kur tu atceries, ka tu juties dzīva un sāc tās lietas biežāk darīt. Tas tā kā dzīves CV. Jā. Atcerieties, mums bija laba tāda Jā. sērija par dzīves CV. Par šito man vispār... Labi. Jā. Man maz pārdomas par to. Lūdzu. Tad, kad cilvēki, es, domā par to, kā rast prieku, Jā. es bieži vien atgriežos pie tā, kas man bērnībā rada prieku. Un vai tie hobiji, kas bija skolas laikā, nu, kad tur ir tas prieks. Un tad es tā domāju. Atceries, ja hobija uzsūkt zilumus. Nē, man bija arī citi hobiji, man bija ļoti daudz hobiju. Un es vienkārši par to domāju, tā kā, vai nav vienkārši mēs tā kā nodzīvojam dzīvi, mēs atmetam tos savus bērnības hobijus, saprotam, ka esam nelaimīgi, nevaram atrast, un atgriežamies atpakaļ bērnībā, un atkal daram tās lietas, un kur tad tur rodās tie jaunie hobiji vai kas, es nezinu, man tas vienkārši šķiet tik interesanti, ka tādu patiesu prieku nereti cilvēkiem man rada darīt to, kas Kas bija tās lietas? Tas, kas tev tagad nāk prātā? Es biju uz volejbola treniņu, un es biju tik priecīga. Man viss sāpēja, rokas sāpēja, viss bija slikti, bet es guvu tādu baudu spēlēt volejbolu. Tur neviens ne ar vienu nesarunājās. Tur bija tāds baigais Fight Club vibes, tā kā filma cīņas klubs. Nu, tā kā klusums, vienkārši cilvēki atnāk un kapā. Un tas bija nenormāls. Un es vienkārši, ka man bija tiešām tāds prieks spēlēt volejbolu. Vai tu bērnībā spēlēji volejbolu? Jā. Un tad es arī tā domāju par citiem kaut kādiem hobijiem, ka es kaut ko ik pa laikam atsvaidzinu vai izdaru. Tas viss ir bijis kaut kas, ko es jaunībā, bērnībā, skolas laikos līdz universitātītei darīju. Un tad es vienkārši tā domāju, vai jums turbūt ir kaut kā tā līdzīgi, jo tas... Un ko par to saka terapija? Man patika braukt ar riteni, un es tagad domāju arī, kas man tāds patika. Es atceros brīdi, kad es iemācījos braukt ar 3 riteni, un pēc tam ar 2 riteni, un tas bija milzīgs sasniegums, tas bija tāda brīvība, kāds ātrums. Un tagad katru reizi, īstenībā pavasarī uzkāpjot uz riteņus uz ziemu nebrauc, es esmu slinka. Es tā ārprāt, cik šitas ir forši. Tas ir tāds maziņš mirklis prieka, un tiešām tagad Linda tā pateica, es tagad visu sapratu par sevi. Tas ir no bērnības. Piedzim uz velosipēdu. Mamma piedod, ka tev tas bija jāpiedzīvo, bet tā sanāk. Jā, ir vērts atcerēties, kas tev bērnībā patika pavisam noteikti, jo cilvēks bieži vien noveco no domām un no tā, ka viņš domā, ka viņš ir pieaudzis un aizmirst to, kas bērnībā sagādāja prieku. Es pastāstīšu par to, kas cilvēku vispār dara laimīgu. Lūdzu, nav par ko. Es ierakstīšu to. Bet pirms tam gribu ieteikt visiem prieka meklētājiem, kuri grib atkal justies
dzīvāki un atgriezt savā dzīvē vairāk dzīves, prieka, dzīvot gribēšanas, ir viena 12 nedēļu pašu vadīta tāda prieka atkal atrašanas programma, un tā ir pieejama tādā grāmatā, kas saucas Mākslinieka ceļš. Meklējiet grāmatnīcās. Esmu pat izgājusi 2,5 reizes to kursu, rekomendēju visiem. Kuri grib? Tiem, kur negrib, es pateikšu, kas dara cilvēku laimīgu. Viena no lietām jūs pieminējāt abas par kustību. Un šitās lietas, ko es tagad pastāstīšu, tā kā ir 5 galvenās lietas, kuras ilgstošā pētījumā, kur pētīja cilvēku visu dzīves garumu līdz pat viņu beigām un noskaidroja, kas ir tas, kas cilvēku vecumdienās dara laimīgu. Kuri cilvēki vecumdienās būs un nebūs laimīgi. Un pirmkārt, laimīgi ir tie cilvēki, kuru dzīvēs joprojām ir kustība. Nauda nav tur kaut kur? Nauda dara laimīgu līdz zināmam slieksnim. Eiropā tas varētu būt apmēram līdz 4 vai 5 tūkstoši mēnesī. Vairāk naudas dara tevi laimīgu, bet pēc tam vairāk naudas nedarīs tevi laimīgāku. Labi, nu tad jākustās labi. Kas tur vēl? Pirmkārt, kustība. Jā, un jūs abas pieminējāt volejbols, velosipēds, tā ir būšana kustībā. Un, ja tu gribi atrast vairāk prieku, arī, ja tu mēģinās risināt depresiju, tev visdrīzāk daudz speciālisti mēģinās tevi piedabūt vairāk kustēties, jo ķermenim kustoties, dabīgi viss notiek. Visi toksīni izvadās, visi liekie hormoni tiek noārdīti, viss notiek pats no sevis. Bet tur vēl ir 4 tādas lietas, un atstāsim uz beigām pašu to sulīgāko, kas visvairāk ietekmē, paredz to, kuri būs tie laimīgie. Ja? Bet bez kustības vēl ir tādas lietas, kā seks. Kustība. Seks ir kustība un nauda. Linda, tas nebūs seks, tas būs ēdiens. Tātad vēl viena lieta, kas dara cilvēkus laimīgus, ir gara spēks jeb izturība. Tātad tie cilvēki, kurus sev dzīves laikā trenē tādu izturību pret dzīves triecieniem, angliski tas saucas resilience. Kā jūs to nosauktu? Pretestība. Izturība. Noturība. Emocionāla izturība jau ir, man liekas, vienā vārdā mēs nevaram Varbūt rezilience. Jā, ļoti labi. kā jau mums patīk šos vārdus latviskot. Ļoti labs latviskot. Jā, Resilience. Tev jābūt rezilientam. Noturība, izturība, gara spēks. Tā ir vēl viena lieta, kas dzīves beigās atšķir laimīgos no Ko tas nelaimīgajiem. nozīmē? Kurus var iet pēc tāda? Tagad es tā domāju. Iekšup. Nu tā, ka pieņemāram kāds ir nejauks pret mani un nevis es padodos un raudu un saku, viss pasaules slikta, bet tā kā šis bija viens cilvēks un es turpinu iet uz priekšu. Atrod sevī spēku, iet uz priekšu. Tas tā ir domāts. Jā. Okay. Un tas, ko tu pieminēji, Linda, ir baigi vērtīgā lieta, tas, kā mēs runājam ar sevi. Jo mēs to savu iekšējo dialogu, monologu, mēs viņu varam attīstīt, ja mēs ļausimies katram aizvainojumam, katram pārkāpumam, mēs būsim nabadziņi un tā lielāko daļu no laika. Tas nepalīdzēs mūsu gara spēkam. Mums ir jābūt motivējošiem runātājiem pašiem savā dzīvē. Jāzina pareizie veidi, kā sevi atrunāt no sevis žēlošanas, kā sevi uzfrišināt, kā sevi iedrošināt, neuztraucies. Tā ir tikai šodien. Rītdien tev būs vēl viena iespēja. Labs veids ir runāt kā ar savu labāko draugu ar sevi. Ja, piemēram, pareizi es saku, Alis. Kā? Tā kā man ir grūtāk. Kā kuru? Jā, tā kā Linda ar mani runā, es nenovēlu nevienam šajā dzīvē tādu iekšējo monologu. Wow. Es vienkārši saku, I'm just sharing facts. Fakti. Facts. Atsaucas. Es ielikšu pēc tam. Šis tomēr ir tāds pētījums. Labi, gara stiprība, kustība. Tālāk, jēga. Tie cilvēki, kuri uzrada jēgu no savas dzīves stāsta, ir laimīgāki. Nevis nekā tie, kuri tā kā, kas vispār notiek? Kāpēc šitas viss notiek? Šitam nevajadzēja tā notikt un tā tālāk. Vēl viena grāmata, ko es visiem varu ieteikt. Droši. Īsa, ļoti īsa. Mazāk, man liekas, nekā 100 lapspuses. Viktors Frankls, tomēr teikta dzīvē jā. Agrāk izdot arī zem nosaukuma izdzīvošanas māksla. Psihoterapeits izdzīvošanas nometnī.
Var sakot, tas čalis, viņš bija Aušvicē, viņš bija psihologs, terapeits, viņš izdzīvoja, un viņš uzrakstīja grāmatu par to, kuri cilvēki izdzīvoja un kur nē. Es esmu dzirdējis par šo. Brīnišķīga grāmata. Jā. Īsa, efektīva, eksistenciāla, viss galvenais ir pateikts. Mēs ieliksim aprakstā arī pieminētās grāmatas un raidierakstu. Tu ieliksi. Tu ieliksdīt, jā. Paldies. Mēs ieliksim, Linda ieliks. Es ielikšu, jā. Un viņš savā grāmatā arī rakstīja par jēgu, kad viens no rādītājiem, kuri cilvēki izdzīvoja un atveseļojās pēc tās drausmīgās nometnes, kara nometnes, izdzīvoja un atveseļojās vairāk tie cilvēki, kuri atrada jēgu tajā visā, kam viņi bija izgājuši cauri. Tāpēc es saku par to raudzīšanos iekšup, par introspekciju, refleksiju, dienas grāmatas rakstīšanu pašam no savas dzīves bezjēdzībām uzradīt to jēgu. Linda tāda, šito es zināju jau, šis man sen jau ir. Jā, tev ir pierakstīts? Nē. Nu. Bet es par šo domāju vienkārši tad, kad cilvēki saka, ka ģimene un bērni ir visa dzīves jēga, un tad ir, un kāpēc citi, kuriem nav bērni, ir laimīgi, un tiem, kuriem nav bērni, nav laimīgi, ne ir un nav laimīgi, jo viņi vienkārši atrada tajā visā jēgu. Nu, tā kā, ka tu vari atrast gan dzīvē ar bērniem, gan dzīvē bez bērniem vienlīdz labu jēgu, pat tev pašam jāatrod Tas viņu nav sevi. par bērniem, tas par jēgu. Jā, tieši tā, un tāpēc es tā kratīju ar galvu, tas, par ko es aizdomājos, Dīta. Runājot par domām un iekšējiem monologiem. Jā. Nezinu, ko tas nozīmē. Kustība, gara spēks un izturība, jēga. 4. priekšpēdējais pirms lielā fināla. Pateicība. Cilvēks... Paldies Dievam par šī raidierakstu, man nebūs jāstiek Linda. Mamma mia, Es pajokoju. Ja 5. nebūs humors, es vispār aiziešu. Es pateikšos. Par humoru ir rakstīts tajā Viktora Frankla grāmatā. Viņš saka, ka nekur pasaulē nav tik drūms un melns humors kā tajā kara nometnē, jo humors kā aizsardzības mehānisms palīdz mums izdzīvot nevelti. Latvieši daudz ir sarkastiski cilvēki, tāpēc, ka ir grūti, un viņi mēģina tikt ar to kaut kā galā caur sarkasmu, bet tas ir tikai viens no veidiem, kā to var. Nebūs beigās humors. Labi, Bet pateicība par visiem labajiem, visu labo un visu slikto dzīvē. Tas, ka mēs varam būt pateicīgi, pamanīt, par ko mēs varam būt pateicīgi, tas dara mūs priecīgākus un laimīgākus. Tā kā, ja tu gribi dzīvē vairāk prieka, ieraugi to prieku, atrodi to prieku, radi viņu. Es esmu pateicīga par Ditu, pat tad, kad viņa tā izrunājās un palaiž muti. Palaiž mēli. Šitā muti domā palaišanai. Pateicīga. Šī muti ir domāta ēšanai? Palaišanai. Tas ir no tās dziesmas. Palaiž. Ne, viss. Jā. 5 sekundes. Man liekas, ļoti skaista praksa ir pateicība, ja tā mēs bez jokiem, Jā. Linda. Tas ir tiešām skaisti apzināti meklēt to labo katru dienu, vienu lietiņu vai 5 lietiņas. Tā labi, ka bija šādi, vai cik labi bija. Un tā nemanāmi, tu uztrenē savas smadzenes pamanīt resursus, pamanīt iespējas, pamanīt to, kas tev izdodas. Kačā muskulīti. Jā. Grand fināls. Kas dara cilvēkus laimīgus dzīves beigās? Tuvas attiecības. Ok. Tur tas viss sataka kopā. Jā, Es ticu. vai ne? Es ticu, ka tur ir loģika. Tiešām Jā. Ok, bet tur jau nav svarīgi kādas. Nav Vienkārši tuvas attiecības. Jā, tuvas attiecības. Tas var būt jebkādas, ar jebko. Tas var būt ar partneri, tas var būt ar bērnu, tas var būt ar kādu radinieku, tas var būt ar dievu, tas var būt ar dzīvnieciņiem. Ar jebko. Tuvas attiecības. Tuva miedarbība, ka tu ielaidi kaut ko vai kādu sevi tā kā sevī dziļāk iekšā, tu parādi sevi vairāk, tu kādam palīdzi, ieraugi kādu, sadzirdi otru, pats kaut ko pasaki, tā miedarbība, tas viss. Tāpēc arī vēl viens veids, kā rast prieku, pilnveidot attiecības, un tās varbūt arī attiecības ar sevi. Pilnīgi mierīgi. Tā kā īstenībā jau visas tās ārējās attiecības arī sākas no mums pašiem, no attiecībām ar mums, no tā mēs izejam ārā, neizejam ārā, uzrakstam, neuzrakstam, piekrītam, nepiekrītam. Bet tad sanāk, ka mēs atgriežamies pie tās problēmiņas,
Am I crazy? You're not crazy. Jā, you're Paskaties not uz crazy. šiem 5 bezmaksas punktiem. Atkal Alice bez maksas. Viņš tos visus padomus. Un tu varēsi atrast prieku un atrast viņu tādā apjomā, kas tev nepieciešams. Un mēs neesam paredzēti tam, lai mēs būtu nepārtraukti priecīgi. Tas Vai. ir tāds falšais pozitīvisms, tāda trulā, virspusējā, pozitīvā psiholoģija, kur tā kā iedomājies, ka viss ir labi un tad viss būs labi. Jā. Ir jābūt šūpolēm, tas ir ok, bet ja tu vispār nekad neesi priecīgs, tad ir jāmeklē, tas prieks ir jāpiestrādā pie tā. Izklausās, ka Am I crazy ir noguris cilvēciņš, kuram ir tagad, tur teica, ģimene, skola, darbs. Nu, vēl taču tas gada beigas, tas ir Jā. tik daudz. Cerams, ka to noturēs šie 5 Alices padomiņi. Paldies, ka tu atsūtīji mums šo jautājumu. Cerams, ka tu jau atpūties un jau esi jau pateicībā un tuvās attiecībās un naudā. Nauda bija viens no tiem. Jā, kustība. Tas bija zem apakšsītas atsaucās. Jā, nauda. Bet līdz 5000, jā. 4 līdz 5000 mēnesī Jā. apmēram. Jā. Labi. Okay. Tev tikai tāds 200 eiro klāt vajag, ne meitenes? Tad mēs būsim sasnieguši savu limitu. Mums vairāk nevajag. Uz visām tu domā. Jā. Jā, nu skaisti. Paldies visiem, kas atsūtīja Jā, jautājumus. paldies jums. Ko tik mēs šodien neapskatījām? Vai mēs apskatīsim arī kaut ko no pagātnes, un tad beigās es varu... Tu gribi apskatīt no pagātnes, un tad šoreiz pagātnes ceļojums būs pavisam citādāks nekā agrāk. Labi, ceļojums laikā šodien ir lūk tāds. Mēs ceļosim uz 2010. gadu uz 4. maiju. Labi. Jā. Labdien! Pati esmu regulāri klienti Rīgas satiksmē un katru darba dienu vairākas reizes izmantoju trolejbusu satiksmi, reizēm arī tramvaju. Tātad, vērojot visu trolejbusu maršrutus un to reisu skaitu dienā, esmu nesaprašanā, kādēļ tik ļoti bieži kursē 14. un 18. trolejbus, ja tie brauc uz vienu to pašu vietu, gandrīz vienu to pašu maršrutu ar nelielu līkumu un ik pēc 5-6 minūtēm katrs kādā sakarā, tieši kāpēc arī trolejbusu maršruts numurs 1723. Es tiešām nesaprotu, kādēļ. Kā jums liekas, tas ir aktuāli? 14. un 18. vai 17. Kur viņi un brauc? 19. Viņi brauc uz vienu vietu ar mazu līkumu, ik pēc 5-6 minūtēm. Un vienlaikus ir trolejbus cilvēks, kur Elīna atsūtījuši to. Ja? Elīna stāv pieturā un viņa skaita. Un ik pa 6 minūtēm ir tas pats. Nevarēja paskatīties sarakstā. Un savukārt viņai jānonāk kaut kur citur un nenāk tas trolejbus. Nu, jūs vispār esat braukuši kādreiz ar trolejbus vai Rīgas satiksmes draudzes? Vienreiz. Nekad. Nu tad laikam arī viss. Es nezinu, jo es nezinu neviens, kāds ir galapunkts nevienam no nosauktiem cipariem. Es zinu tikai tramvajus. Linda, tie ir vēsturiski. Tev nav jāzina. Pat arī tagad, bet vispār, labi, ka kursē. Tas vienīgais, man sakāmais. Bet, ja mēs skatāmies Rīgas satiksmes bezjēdzīgas, jā, vienmēr aktuāls. Pandoras lāde. Jā. Bombas tramvajā. Jā, jūs esat redzējuši viņu reklāmu par to, ka... Bomžu reklāmu? Ne, par zaķiem. Viņi tā kā ierēdz par Jā, tur tā sieviete ar ausīm sēž. Jā, viņi tā kā ierēdz par cilvēkiem, kas izdomā visādus attaisnojumus. Un man tā, wow. Jūs esat pa zaķi kādreiz braukuši? Esmu. Kādreiz ir braukt, jā. Es nevaru, man tāds stress ir. Es arī esmu braukusi arī šurp, atbrauc pa zaķi 3 pieturus. Lūdzu, nesakiet 3, 4, man redzēja kamerā droši vien. Bet es ļoti uztraucos vienmēr. Man tāds Jā, tas visu kompensē. Viņiem tāds, bet viņi uztraucās, tad jau neliksim viņai sodu. Bet tas arī, tas man liek justies dzīvē. Tas ir kā lietas, ko tu teici, ka bērnībā tev volejbols, jā, man šits, es tādāk, Dievs, šis nav varbūt prieks, bet es dzīvu jūtos. Ko lai es daru? Tas bija tramvajs, jā. Jā. Vai? Es domāju, ka ir aktuāli. Jā. Nu, laikam jau. Paldies. Man klausoties likās, cik forši, ka cilvēki iesūta savas sūdzības. Es nezinu, vai šitas tika iesūtīts Rīgas satiksmei, bet ka vispār, man liekas, ir jāizmanto tā iespēja dot atgriezienisko saiti uzņēmumiem. Jā. Un piezvanīt, pateikt, cik tā maizīte bija garšīga vai negaršīga un tam līdzīgi un iesaistīties un pateikt, jo mēs esam tie, kas veido arī tās pieredzes, tos pakalpojumus, ir forši to visu pateikt. Mans pēdējā laikā spilgtākais iespējas par Rīgas satiksmi
bija, ka es redzēju tur tādu reklāmu ekrānā, kur bija rakstīts sabiedriskais transports nav restorāns. Paēd pirms brauciena. Jā. Pagaid, viņi tagad kaunina cilvēkus ēd. Jā, bet Linda, tu gribi kaut kādu kebabu just vai kā Nē, postiņus? bet ne jau cilvēkais labs dzīves un Ko ēd? Tramvajā, Cilvēki ēd nē. tieši aiz labas dzīves. es tieši domāju, sabiedriskajā transportā man tāds, jā, man ir iespēja pasēdēt šajā jaukajā restorānā vai kafejnīcā, bet ziniet ko? Nē, es paņēmušu savu bulciņu līdzi, lai ēstu tramvajā. Bet, Linda, es pieskāros cilvēks pie varbūt ir- pogas, es pieskāros tur, man Varbūt rokas ļoti ir noguris. netīras. Tik noguris cilvēks vienkārši brauc mājās un to Jā. bulciņu grib Nu, tieši apēst. tāpēc es saku, tas nenotiek aiz labiem. Tā ir laba dzīve, varbūt pirms tam bija laba balīte. Tu nekad nezini visus mainīgos. Bet man liekas, ka mēs esam uz vienas labs, jo es saku, ka vajagais sabiedriskajā transportā nav ko kaunināt cilvēks. Jā, mēs esam. Jā, mēs. Okay. Viņas uzvarēja abas tomēr. Jā. Dīta un Linda. Nu tā, es nezinu. Aktuāli ir aktuāli. Jā, ir aktuāli. Paldies. Ko mēs šodien izdarījām? Tātad, mēs nonācām pie tā, ka attiecības ir baigi svarīgā lieta. Ja tās ir labas, tad ir vispār diezgan ok. Ja tās ir sliktas, baigi slikti kaut kā. Un ka ir svarīgi vērot, kurā brīdī ir jāsaka nē, kurā brīdī jāiet prom no attiecībām vai jāpievēršas vairāk sev, nevis otram. Tas var notikt arī vienlaicīgi. Parunājām arī par pierakstīšanu, kas ir vienmēr laba prakse, ieskatīties sevī, pastīties, kā es jūtos ārpus visiem mēdījiem, reklāmām, podkāstiem, viss šitā, kas pasaulē notiek, pajautāt sev, atgādināt, ka tu pats arī esi svarīgs, tas, kā tu jūties, tam ir nozīme, tas ir būtiski. Var rakstīt visādos veidos, jebkurš veids būs labs, labāks nekā nekāds. Un parunājam arī par prieku, kas cilvēka dzīvi padara foršu, priecīgu, piepildītu, kā tos veidus atrast, kādos virzienos skatīties. Ja tu gribi dzīves beigās būt laimīgs cilvēks, kas ir tās sastāvdaļas, ko tu vari sākt miksēt jau šodien. Un lielais paldies tiem, kur iesūta jautājumus. Bāc, viņi mums uztic savus stāstiņus. Jā, jūs Paldies jums. dūli esat laikam. Rītīgi dūli, paldies. Saturu. Paldies jums un paldies jums. Paldies Lindai, paldies Alisei, paldies Dītai. Es jūs abas novērtēju. Oh, kā tad? Paldies grupai Kalme par mūsu Novērtēju skaistāko jūs. džinglu. Viņa melo. Viņa nemelo, es jau kā Linda ir ļoti laba. Es viņu arī ļoti novērtēju. Tas bija atsevišķs podkāsts. Mums ir 16. podkāsts. Kur visi novērtē mani. Jā. Visi novērtē Lindu. Tā arī saucās. Visi nāk cilvēki un vienkārši 5 8. minūtes pastāsta. Lūdzu, novērtējiet, Linda. Lūdzu, ne. Es klausītos to podkāstu. Es domāju, ka Linda neklausās. Es arī domāju, ka Neklausīties. īstenībā tas ir slikts Es podkāsts. pat negribētu klausīties, pat ja tas viss ir pozitīvs. Es to negribu klausīties. Man jau ir grūti ar vienu cilvēku, kurš pasaka kaut Bet tu ko labu piedalīties manā. tādā podkāstā, piemēram, tas ir man kāds novērtējiet cits- Alisi. Un tu tā, jā, es gribētu Alisi novērtēt tā. Es piedalītos tikai tādā gadījumā, ja man ir tikai labs, ko teikt par to cilvēku, jo ja es negribu vairot negatīvismu. Tāpēc Linda nepiedalās podkāstā, ko sauc novērtēt Ditu. Jo viņai nav ko teikt. Paldies jums vēlreiz visiem, kas klausās mūsu raidījumu. Un jūs esat paši labākie, it sevišķi guļošā lapsa aiz kalna un Am I Crazy? Paldies jums. Tā. Paldies. Čau! Tā. Bet pirms mēs dodamies, varbūt piesakieties uz konsultāciju pie manis www.romeko.lv. Varbūt ieiet mājaslapā www.visapnicis.lv. Jā. Tur var dabūt kaut kādas labas crazy lietas. person. Alis, tev ir brīvi laika uz konsultācijām? Ir kaut kādi brīvi laiki. Jā. Jauno gadu iesākt īstenībā ar konsultāciju, vai pat veco gadu pavadīt, ja vēl ir tam laiks un Tā ir ļoti laba doma. un ir resursi. Es domāju, ka tā ir ļoti laba doma. Es gribētu arī nākt pie tevis, bet es zinu, ka es nedrīkstu, Jā, tu nedrīkst. jo man neviens diemžēl. nenovērtē. Nē, viņas nedrīkst, bet jūs varbūt drīkst. Nevajag to pazīst. Bet jā, tajā mājaslapā Romeko.lv arī ir bezmaksas resursi, un arī viss apnicis LV arī ir viens super bezmaksas super resurss, kas ir emocija aplis, ko jūs varat lejuplādēt, saņemt savā e-pastā, bez maksas, bez pierakstīšanās uz jaunumiem, ja jūs negribat tos saņemt, bet tas aplis jūs iepriecinās. Jā.
Labi, viss. Tagad gan viss. Atā. Tā! Vitai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visapnicī.